Viena diena laba, otra pilna parādiem. Tur, kur dzīvot var bez stresa, man to bildi parādiet. Tomēr visiem vajag gejs, tāpēc vilki parād skrien pakaļ dārgām tačkām un vēl ķēdi pilnu karātiem. Dažādiem apstākļiem sakrītot, izveidojās mana pieredze tāda, vairāk par neko nedot un sūta. Un es tajā ieliku vārdu, spēlēju spēli, kas bīstama, likās, ka esmu es dzimis tai. Sīkais kritikai nepakļāvās, apsities, pievērsās sev tikai. Sveiks, Pārēlupas skatītāji! Te es, tavs labākais draugs YouTube, Konstantīns Zelčs-Vuškāns. Šis ir Pārēlupas kanāls ar tādu īpašu raidījumu šodien. Mēs sāksim runāt ar uzņēmējiem. Bieži esam šeit aicinājuši ciemos cilvēkus, kas ir vairāk piekritīgi politiskajai daļai vai ierēdniecībai. Es domāju, jāsāk ir arī ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt un nes to lielo nodokļu slogu un maksā to lielo dolāru. Šodien man ciemos ir divi tādi kārtīgi vīri no mīlētā un tautā daudz apspriestā uzņēmuma Kurzemes nami. Kungi, sveicināti! Čau, čau! Labvakar! Varbūt varat iepazīstināt ar seju skatītājus. Vārds, uzvārds tur un nezinu, no kurienes esat. Sākšu ar tevi. Jā. Es esmu Roberts Gulbis, Sijā Kurzemes nama valdes priekšsēdētājs. Esmu no Saldus, bet strādājam jau lielā daļā Latvijas jau. Okay. Pēters Brazdausks, valdes loceklis. Tur, kur mūsu ceļš arī aizsākās, tieši tāpatās no Saldus puses attiecīgi. Un principā pa uzņēmumu, ja Roberts pāraugā būvņēmēju daļu, tad visu tehnisko, tad mans lauciņš ir tieši šī māja pārvaldīšana. Ikdienu un vispārējais pārvaldnieku darbs. Okay. Tāds duets izveidojies. Viss sākas tad Saldu uzņēmumu Kurzemes nami. Jā, tā arī ir. To pašu pirmsākumu ir sākušies Saldu. Tas ir 7 gadus apakaļ. Jau bišķi vairāk, bet tātad 2019. gadā uzsākām savu darbību. Visnotaļ vienu iemeslu pēc. Es esmu būvinženieris, Pēters ir nama pārvaldnieks. Un tā ideja bija pavisam vienkārši, kāpēc uzsākt savu uzņēmēju darbību nama pārvaldīšanā. Tas pirmais, ko mēs nesapratām, kā jauni cilvēki, kāds var būt vispār mūsdienās, ka tiek teiksim tā, saņemta nauda vai prasīt nauda, bet netiek pretī dots pakalpojums vai prece. Un arvien vairāk cilvēks sāk saprast, jo ja kādreiz bija tā, ka pārvaldīšana visiem viss bija labi, apmēram ne par ko nebija jāmaksā, un visu izdarīja apsaimniekotājs. Bet laikiem mainoties, mēs redzējām, sāka augt konkurence vispārējais, pārvaldnieki sāka teiksim tā, sniegt pakalpojumu, prasīt par to naudu, bet beigās nauda tikai, teiksim tā, aizplūst nezināmos virzienos. Un mēs izdomājam tā, ka mūsdienās tā strādāt nevar. Mēs gribam iet citu ceļu, mēs gribam strādāt caurspīdīgi, parādīt, katrs cilvēks tātad lemj par saviem līdzekļiem, kur viņus ieguldīt, un mēs esam tikai no malas speciālisti un palīdzam uzturēt to viņu mājokli. Tāds bija tas pamata starts, un tad mēs likāmies kopā un izveidojam šo te uzņēmumu. Manuprāt, ideja ļoti laba. Pēter, ja nav noslēpums, cik jau pilsētās ir Kurzemes nami? Šobrīd mēs jau darbojamies 6 reģionos. Jā. Principā pagājušajā gadā mēs uzsākām 3 jaunas reģionus. Tad kopā ir 6 - Saldus, Tukums, Jelgava, Bauska, Dobele, Rīga. Bauska, Dobele, Rīga. Pagājušajā gadā uzsākām, iespērām kāju šajās pilsētās attiecīgi. Un tad tās lielākais portfels, kas mums bāzējas, tad ir Saldus, Tukums, Jelgava attiecīgi. Okay. Ziniet, kā tas Kurzemes nami Rīgā. Varbūt varat to drusku pakomentēt, jo tur taču Rīgas nama pārvaldnieks mums ir. Tieši tāpatās kā Limbažu piens Saldu. Jā. Nevajadzētu pieķerties pie tā nosaukuma. Nevajag pieķerties, jo labs pakalpojums būs pieprasīts jebkurā vietā, neatkarīgi no reģiona. Tad mēs arī varam gaidīt Kurzemes namus Latgalē? Kaut kādā brīdī noteikti. Noteikti tāds ir
Tas ir mūsu vispār uzstādījums, ja? Arī iet jaunos tirgos. Mēs neesam uztaisījuši šo te uzņēmumu, lai mēs palikt vienā vai divās pilsētās. Tur, kur ir viegli, tur, kur viss ir jau saprotams, viss ir forši, teiksim tā, ar visiem viss ir nogludināts, ja? Līgumiskās saistības un tā tālāk. Mums ir citas ambīcijas, viennozīmīgi. Mēs skatāmies jaunus tirgus, skatāmies, kā viņos ieiet, un noteikti gaidat mūs arī jaunos reģionos un tirgos. Ok, tad divi vīri, kā saka, sēž pie galda, ir kaut kāda pildspalva rokās, ir lapa, ir idejas, tas viss apaug ar velēnu, ar sūnām. Jūs izveidojaties par tādu kā, teiksim, jau brendu, brands, Kurzemes, tad mums ir brands jau tagad, jau mēs ejam, un cilvēkiem jau ir noteikti kaut kādas ekspertācijas. Vai nav tā, ka jūs pieņemam tagad dabūjat, piemēram, jaunā pilsētā, tur Bauska vai iet savu kaut kādas mājas, un cilvēki jau, es gribu tāpat kā Tukumā, lai man būtu, ja? Un tad jums nav tā kā drusiņa sānāk, tas dubultais darbs jādara, ka jums sākumā viņam jāpaskaidro tā esošā situācija, un tad tikai viņš redz tos nākotnes plānus iezīmētos, jo, ir taču objekti, kur noteikti ir pārņemti, atvainojos tautā, sadirsti, kā saka, parādi un vispārējais. Vai nav grūti tādam labam uzņēmumam strādāt tādos apstākļos? Man liekas, te jāsaprot mazliet no citas puses, jāapskatās uz mūsu vispār dzīvojamo fondu valstī. Ja mēs skatāmies, tātad mums ir apmēram 40,000 ēkas. Jā. 95% viņas ir būvētas tātad līdz 95. gadam attiecīgi. Un tas ēkas stāvoklis ir diezgan bēdīgs. Jā. Ar to mēs rēķinamies attiecīgi, bet tās problēmas, ko mēs minām, un viņas caurvījās no mājas uz māju, viņas atkārtojas vienveidīgi. Jo tā politika, kā tās mājas ir apsaimniekots līdz šim, starp pašvaldībām viņas var atšķirties, bet viņas ir diezgan viens līdzīgs nospiedums, kā viņas ir virzītas tās mājas. Un tas, teiksim tā, tas sausais atlikums uz šodien, 28. gadu, viņām plus mīnus pārņemot ir vienāds. Un, manuprāt, par šiem reģioniem runājot, kāpēc mēs esam šajos reģionos, tas ir tas galvenais, ka mūs šeit ir uzrunājuši iedzīvotāji, kas ir tātad devuši kaut kādu vēlējušies sadarbību ar mums, un no pilsētas uz pilsētu mēs pārējām, principā, kā saka, labākā reklāma no mutes mutē, no kaimiņiem, ko mēs pasakām, un līdz ar to, kā no Saldus mūs aizved uz Tukumu, diezgan ātri Tukums mūs aizved uz Jelgavu. Jo cilvēki runā par darbiem, mēs saprotam, Latvija ir maza, novadī ir blakus esoši, un ja tu dari labas lietas, tad par viņiem arī runā. Tieši tā, un tālāk jau nākušais ceļš, kas ir Jelgava, Bauska, ļoti saikni nākoši. Ja? Tā kā mums ir pārsvarā, mums aizved pilsētu uz pilsētu. Un tad, kad prasīja, vai Kurzemes nama Latgalē, jā, bet skaidrs, ka tas ir solis pa solim, un viennozīmīgi mums jāskatās, kā to visu kopā aptvert, jo ieiet jaunā pilsētā tirgu, tas mums maksā, mēs ar to reiķinamies. Nav tā, ka mēs ieejam jaunā tirgu un visi ar aplestām rokām gaida un visi skrien pie mums. Viennozīmīgi mēs reiķinam, skatāmies, kā mēs varam nosegt, jo kas ir galvenais? Ja? Galvenais ir noturēt kvalitāti. Tu nevari ieiet jaunā pilsētā, un ja tev nav kvalitāte, tu ļoti ātri izlidos no turienes ārā. Līdz ar to mēs radām esošajiem pārvaldniekiem radām tādu veselīgu konkurenci, es uzskatu. Kaut gan viņi tā neuzskata to, viņi uzskata, ka mēs ņemam nost viņiem mājas, bet tie jau ir rezultāts jau viņu... Konkurencei mēs pieskarsamies. Dārgais skatītāji, es tevi vispār tagad esmu atstājis novērtājumu, te vīri jau grauji vienkārši. Bet skatītāji, ja tev ir kāds jautājums, rakst komentāros, spīdīkšīt uz augšu, abonē kanālu. Sameklē arī Kurzemes nama mājaslapā, plašajā mūsu webā un seko Kurzemes namiem Instagramā, YouTube kanālā, TikTokā, Facebookā, un kur tik vēl jūs neesat, ja? Ir kaut kādas interesantas lietas tur, turpinam. Tātad
par, varbūt, pilsētu mēs tur aizējam tālāk, tur ir tā kā, viss tā plūstoši notiek un tiešām tā kā gan prieks skatīties, ja. Ir kaut kādi tādi lielākie bijuši tādi šķēršļi. Ienākot iekšā pilsētā, piemēram, un tur atbrauc, piemēram, kaut kādi čaļi tur Mercedesos un pasaka, šī tā mūsu pilsētā. Mans onkulis kapitāla sabiedrību tur uz pleciem. 90, man liekas, ir pagājuši, ne? Nav 90 vairāk, ja? Var brīvi. Tas ir ļoti svarīgi skatītājiem. Tas jādzer, kad droši, ja? Tātad nodarbojas ar uzņēmējdarbību. 90 ir beigušies. Nākamais jautājums. Cik jums tagad mājas ir? Mēs vienkārši pārāk Pēteru apskaties, viņš liels ir. Visi jau baidās no skatītāji, viņa tikai tāpēc. Ja jūs neredzat Pēteri, es atvainojos ļoti, es nepaņēmu tik garu statīvu līdzi. Un man lika nostāties otrā pusē, ja, lai... Mēs esam vienkārši vienāda auguma. Zin kā, man standarta atbild, ka mums sapulcēs, ka tiekas mājā, kā jūs strādājat ar parādniekiem? Saka, paskatieties man. Viss kārtībā. Cik mums tagad mājas ir kopā? Pa visām pilsētām 6? Šobrīd mums portfels ir 220 ēkas. 220 ēkas. Jā. 220 ēkas, cik no viņām tad ir renovēts jau jūsu darbības laikā? Tātad, principā, mums ir, tad sadalīsim, norenovēts 10. Jā. Šobrīd būvniecība mums notiek jaunajā programmā 3 mājām. Jā. Attiecīgi, līdz gada beigām, principā šajā gadā būvniecības sezonā plānots vēl 4 renovēties, būvniecību uzsākt. Vismaz 10 stāv tātad jau projekta sagatavošanas stadijā. Vēl 10 stāv sagatavošanas stadijā. Tas, respektīvi, jāgaida kaut kāda akcepti? Nē, redzi, šeit mazliet tā renovācijas programma, tev jau bija viesos arī Altums, kur runājam par šīm naudas rezervācijām vispārējais. Mūsuprāt, mazliet, teiksim tā, neloģiski tā sistēma uztaisīta, kad palaižot šo programmu, naudu jau tik norezervēta jau 1. mēnesī. Attiecīgi, un tagad apmēram pusotrs gads ir jāgaida, ka tā nauda, ja nenorezervē projektu, viņa atbrīvojās. Piemēram, tā mums Rīgas ielā 55 Jelgavā cilvēki atteicās no renovācijas projekta. Tas nozīmē, ka tā nauda ir atbrīvosies. Un uzreiz var pagrābt viņu. Vēl nav. Viņa būs kaut kādā brīdī X, un tad attiecīgi viņa atbrīvosies, un tad tās nākamās mājas, kas stāv rindā, to varēs izdarīt. Un šeit jāsaprot tas, ka mums pēdējā gada laikā tās ir apmēram 50 plus jaunas mājas. Un skaidrs, tās mājas, ko mēs esam pārņēmuši, ja iepriekšējais pārvaldnieks nav savu kaut kādu to pirmo soli spēris un to naudu norezervējis, mēs šobrīd varam ko izdarīt? Mēs varam virzīt šīs mājas uz dokumentācijas izstrādēm un gaidīt, kad šis finansējums atbrīvosies, lai laiktu iekšā tajā vilcienā. Šeit jau vispār, mūsuprāt, nedaudz, teiksim tā, ir nepareizi bija pieeja, bišķiņa pieteikšanās process tika atvieglots šajā te programmā, tāpēc tik ātri arī norezervējās viss šīs te naudas. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, iepriekšējām programmām. Ja? Un tagad ir tā, ka skaidrs, Altums sev sit uz plecu, pēc kā. Viss ir forši, mums ir visi tagad aktīvi iet un grib renovēt, bet, mūsuprāt, viennozīmīgi tas nedaudz bija jābūt kontrolētākam un šiem te procesam. Jo sanāk tagad tā, ka jebkuram, kurš gribēja, varēja pieteikties un diezgan viegli pieteikties šajai naudas rezervācijai, kaut gan projekts nav nekādā tur. Principā ar vienu mājas lēmumu un ēkas energosertifikātu iesniedzot kaut vai maksimālās iespējamās izmaksas, neviens to neizvērtēja, īsti cik samērīgi tas ir, un līdz ar to, teiksim tā, tas finansējums tika norezervēts ar krietni lielām rezervēm, un tad diezgan liels tas māju loks, kas vispār viņi šobrīd nevar izmantot. Bet tas nenozīmē, ka, ja tās mājas, kas ir gatavs iet uz to ceļu, ir sagatavojušās procesi, ko mēs vienmēr sakam attiecīgi, un vienalga var izdarīt to soli 1, 2, 3, lai būtu starta gatavība. Bet tik un tā tas nedaudz bremzē to procesu, jo skaidrs, ja tev nav rezervēta nauda, ļoti daudz cilvēki saka mums, mēs tomēr varbūt iepauzējam, neprojektējam, jo tie ir tie soļi, kas ir. Tā tad ir projekts arī maksā lielu naudu, ja, un visus tos soļus jau darīt uz priekšu, ka tu nezini, vai tev būs tas finansējums vai nebūs. Ja, tas atkal bremzē pārējās mājas, ja, lai pieņemtu atkal jau lēmums un iet uz šo te renovāciju. Līdz ar to, mūsuprāt,
pārāk viegls šis te rezervācijas process notikās un cepur nost, kad ir ok, mājas ir tā kā aktīvas, bet tas bija vienkārši, kā Pēters teica, ar energo certifikātu mēs jebkurš varēja norezervēt maksimālās naudas un mūsuprāt ļoti daudz atbirs. Bet mums tagad kaut kāds nolikums top tam Altumam pirms šīs programmas palaišanas tautā. Nebija nekāda jomas vai tur, nezinu, apspriede vai kaut kāda sabiedris tur savus viedokļus sniegt par nolikumu vai ne? Tur vienkārši kā gribam tā maucam? Es gribētu teikt, ka arī Altums neprognozēja, ka tas notiks tik strauji. Jā. Nevienam nebija tāda prognoze. Arī mēs šeit strādājot, 15. gadā arī mājas renovējām attiecīgi. Mēs redzējām jau reiķinājumus, cik kā tā programma principā tiek apgūta, finansējums apgūts, un arī mums pat nebija īsti indikācijas, un arī visticamāk Altumam, ka tas notiks tādā rekordā ātrumā. Attiecīgi. Protams, kas mums bija jau augsts gatavības, jau mājas, kas ir gatavs, tās visas paspēja to visu apmēram 10 plus mājas. Mēs esam norezervējuši šo finansējumu, tā kā idejiski vēl tas ceļš jānovēd, bet neteiksim tā, ka tās durvis ir aizvērts. Tās mājas, kas tiešām to vēlās, to visu priekš un daram. Ok, sapratu. Tagad tas viss noslēdzies. Pieteikties vairāk nevar, vai ne? Līdz nav atbrīvots jauns finansējums, jā. Jā, restīvi, tagad tas ir mierā, un tagad mēs gaidīsim kaut ko jaunu. Mums ciemos, dārgie skatītāji, ir bijusi ļoti liela plejāda cilvēki, kas tieši par šo ir runājuši, jo tā ir aktuāla tēma, kas arī skatītājiem interesē. Mums ir bijis gan ievērzemnieks no Altuma, gan vietējās Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes tehniskais direktors. Mums ir bijis būves nākotnē Jānis Uzolēns, un mēs visu laiku esam maluši to. Un tāpatās līdz galam nav. Jo, piemēram, iznāk ārā valsts kontrolas ziņojums, kur viņi pasaka, ka tur pāris % tikai no visā tā lielā Latvijas. 4. Jā, visā tā lielā Latvijas milzīgā nekustamā īpašuma portfeļa ir renovēta. Ko pārējiem tagad darīt? Mums ir ārā barga ziema. Un tu dzīvo tādā ēkā, kuru nav renovēta. Ko tev darīt? Ir kaut kādi pasākumi, piemēram, atnāk ēka pie jums, nomainot apsaimniekotāju, ko jūs viņai iesakāt, lai sagatavotu tādai bargai ziemai? Precīzi, zin kā, tas, kas arī mūsu, tas message, ko mēs tagad nododam mājām, pirmais, kāds mēs uz mājas skatāmies, ir droši māja. Un pēc tam seko šī energoefektivitāte. Un, lai māju sakārtot tādu, lai viņa būtu droša, ir vēl tātad gan tie paši Altumā instrumenti, tāpat Altuma remonta programma, kur šobrīd, principā, mēs, man liekas, esam Latvijā viena no pirmrindniekiem, kas šo programmu apgūst. Es tieši vēl palūdzu pirms tikšanās ar tevi savilkt datus. Mēs esam šobrīd apmēram 50 projektus norealizējuši un piesaistījuši 4 miljonus. Tieši caur šo Altuma remonta programmu, kas ir viens no augstākajiem procentiem vispār valstī kā tādam, uz vienu uzņēmumu mēs skatoties. Un, principā, tas ir tas mehānisms, jo tā renovācija, skaidrs, dzīvokļu īpašniekiem ir grūti pieņemt šos lēmumus, tas ir smags process un tiešām to jau mēs redzam ar tiem procentiem, cik tas ir izdarīts un cik smagi tie lēmumi iet, tā būvniecība paliek aizvien dārgāka, attiecīgi, aizdevumi paliek dārgāki un gala rezultātā to lēmumu pieņemt īpašniekiem grūtāk. Tāpēc mēs, principā, katrai mājai, ko mēs viņu pārņemam, pirmais mēs viņu vispār apsekojam, saprotam, kādā tehniskā stāvoklī viņi ir. Protams, gandrīz pie jebkuras mājas, ko mēs esam pārņēmuši, mēs pat neiet pie mājas, mēs varam jau nosaukt jau tās konkrētās problēmas, kas tur ir, tie jumti, inženieru komunikācijas, un tad mēs arī mājām piedāvājam A-B variantu. Tātad A variants, ok, mēs esam nobrieduši, ejam šo ceļu, kaut arī šobrīd varbūt finansējums nav ejams pilna renovācija, bet, ja nē, ar aprēķiniem parādot, ejam variantu B, tātad sakārtojam, lai ēka ir droši eksploatējama. Man liekas, tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, uz ko jāvērš par dzīvokļu īpašniekam uzmanību. Jo bieži tā pārvaldīšana līdz šim ir notikusi, kā kurš skaļāk pabļauj, pavelk savu deķu uz sevīm, to pārvaldnieks ir izdarījis. Viņam nav konstruktīva plāna, ko ar to ēku iesākt. Ok. Nē. Manuprāt, AB. Ļoti labi. Robert, tu esi tas cilvēks, ko bieži sociālajos tīklos un vispār praktiski var redzēt Kurzemes nama sociālajos tīklos, kurš iet un piedalās tur būvsapulcēs un tā tālāk. Un skatītāji, tev tas jāzina arī. Ja? Es esmu iesaistīts vienā projektā, kur Kurzemes nama renovē ēku. Šlokenbekā, Tukumā. Turēja kameru, filmēja Robertu bieži. Un mums bija tāda situācija, Robert, varbūt tu neatceries, es tev tā kā tagad atausīs tev atmiņā. Bija būvsapulce, izskrēja ārā viena sieviete
Vai tu atceries teikt? Protams, kā atceros. Jau visu var returpināt. Šīs situācijas atceros ļoti. To viņam kurš atcerās šādas Varbūt tu vari pakomentēt to situāciju, respektīvi, ienāk iekšā apsaimniekotājs, mājas kopība nolem ejam to punktu A, ko saka, piemēram, Pēteris, un tad atnāk 50 problēmas tam visam klāt, jo ir kaut kādas nelegālas pārbūves, tur vēl kaut kas. Var pakomentēt šito? Jā, ar to mēs saskaramies ikdienā, jo katram ir tas savs dzīvoklis, un katrs to dzīvokli ir sataisījis, kā māka, kā grib, ja, vai ir saskaņots vai nav, tas ir cits jautājums vēl. Bet vienmēr visiem ir tā sāp, jo višķiņ paturpinot to, ka līdz šim valstī nav bijis, teiksim tā, piespiedu mehānisms uzturēt kopīpašu. Ir, visādi normatīvi akti vispārējais, bet nav kas to kontrolē un kas patiešām piespiež to darīt. Jā. Tas ir tīri uz pārvaldnieka tā kā godprātu, vai to seko līdzi vai nē. Un tagad sanāk tā, ka katrs dzīvokļu īpašnieks uzskata, tas īpašums ir viņa dzīvoklis, bet ne kopīpašums. Bet jau sāk tas mainīties, cilvēks sāk saprast, ka tomēr kopīpašums, jumts, pagrabs, komunikācijas, viss, ka tomēr par tām arī ir jārūpējās. Un tad katrs īpašnieks ir uztaisījis to savu dzīvokli, kurš tur izlīmēs tapeci, uztaisījis tur kapitālo remontu vispārējais, un tad māja lemj, taisīt pilno renovāciju, kur tai skaitā nomainīt komunikācijas, nomainīt apkurses sistēmas vispārējo. Un, protams, komunikācija maiņa, tas ir vienmēr sarežģītākais process saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem, jo, kā es teicu, katram ir svēts tas dzīvoklis, es pilnīgi piekrītu, es zinu, tā tad ir izflīzētas vānas istabas, bet neviens nav aizdomājies par to, labi, neviens, bet lielākā daļa nav aizdomājies to, ka mums komunikācijām ir jāpiekļūst, un nav piekļūst komunikācijām, un tad mums ir situācijas, kad mums ir jāsāk kaut ko, teiksim tā, demolēt, tajā vānas istabā vai toaletē vai viesistabā, vienalga kur, bet kur ir pilnīgi paslēpts visas komunikācijas. Un vainot viņas, un tur sākās šīs te strīdu situācijas, un skaidrs, ka tur mums bija diezgan liela strīdu situācija, kur mums nelaid iekšā, un nedrīkstējām mainīt komunikācijas, bet komunikācijas tur bija pats trakākais, ka bija jau nomainītas tajā dzīvoklī un pārvilktas ne pēc projekta, bija izjaukta visa sistēma, un tagad, lai mēs uztaisītu pēc projekta, viņi mums to neļauj darīt. Protams, visu atrisinājām, salikām, tas ir sarunu ceļā, bet, šāds te, tā ir mūsu ikdiena cīnīties ar dzīvokļu īpašniekiem un panākt to risinājumu, lai to visu izbūvētu. Jo komunikācijas ir kopīpašums, viņām ir jāpiekļūst, un ja viņi pie viņām nevar piekļūt, mums ir jātais šīs te atvērumu šahtas un jātiek klāt. Ja? Tad, izklausās no malas skatītājiem, tie, kas nezina, izklausās tā, ka praktiski tā kā forsē pilnīgi tā kā, tā kā, bet tā taču nav, vai ne? Taču cilvēks, kurš, piemēram, negrib jūs laist iekšā, viņam ir par to kāda atbildība. Jūs nevarat nomainīt, piemēram, to stāvvadu. Jā, kāda atbildība? Tā ir, mēs nekur neejam iekšā, nelaužam durvis. Tieši tā. Mēs nelaužam, nesitam logus ārā. Jūs pieklauvējat? Mēs pieklauvējam. Okay. Ja mūs nelaiž iekšā, mēs varam, tad sliktākajā gadījumā mēs sastādām aktu, kad īpašnieks neielaiž mūs pie komunikācijām, mēs domājam, kā to pārslēgt, kā to izdarīt, tā kā izlaiž, bet es teikšu godīgi, līdz šim sarunu ceļā esam atrisinājuši pilnīgi visas situācijas, un nevienā vietā mums nav bijis, ka mums neielaiž kādā dzīvoklī. Pat ir bijuši gan ļoti bagāti cilvēki, kas nelaiž mums iekšā, gan tādi cilvēki, kas, teiksim, tautas cilvēki, arī, bet vienmēr mēs atrodam to kompromisu, izskaidrojot. Tas jau tas galvenais, man liekas, komunikācija. Jūsu viena no panākumu atslēgām ir komunikācija. Precīzi. Savādāk nevar būt. Tātad, dārgie skatītāji, tu noteikti esi redzējis mūsu podkāstu iepriekšējos raidījumos, kad bija atnācis pie mums šeit Mārtiņš Štāls un tobrīdējais NIPA valdes loceklis Signis Rīns. Un
tā lieta, ko es viņiem ieteicu, ir komunikācija. Lūdzu, cilvēkiem jau viss notiek privātajā sektorā, komunikācija strādā. Varbūt mēs varam pārslēgties uz tādu nākotnes vīziju. Ļoti daudz iedzīvotāji tā kā turēt tiek nesaprašanā. Bet tas nav nevis no apsaimniekotāja puses, bet no valsts puses, no likumdevēja puses. Pieņemsim, tur atceļam, kaut kādu skaitītāju verifikāciju. Bet pēc tam ir kaut kādas nākamās baumas, ka mums jau būs 2027. gadā jāpāriet visiem uz elektroniskiem ūdens skaitītājiem. Tad mums ir kaut kādas baumas, vai būs vai nebūs, ka 2030. gadā būs visi tie lifti jāmaina. Varbūt jūs varat pakomentēt, kas no tā ir, kas no tā nav, jo jūs tomēr jomas speciālisti esat un nomierināt sakarsušos prātus. Jā, labi, sāksim ar ūdens skaitītājiem. Tad no pagājušā gada jūnijas, nemaldos, tad atcel šo verifikāciju dzīvokļu īpašniekiem. Skaidrs, arī mēs kā pārvaldnieks to jau redzam arī vienā pusē plusi, bet otrā diezgan daudz lieli riski. Jo šis saucamās ūdens starpības, ūdens zudumi, tas ir viens liela sadaļa no mūsu ikdienas. Skaidrot, stāstot dzīvokļu īpašniekiem, ka tas nav ūdens, kurš vienkārši baseins pagrabā, ka tās ir starpības veidojās, un šīs starpības parasti veidojas no lielā ienākošā, mēs ko sadalām, tad no dzīvokļu īpašniekiem saņem to. Par šo attālināto nolasīšanu, jā, tāda informācija ir izskanējusi, bet viņa ir maldinoša, jo tur ir viens tāda svarīga lieta par to attālināto nolasīšanu. Principā dzīvokļu īpašniekiem šobrīd ir tad jāpieņem lēmums par vienotas ūdens sistēmas izveidi mājā vai turpināt dzīvot ar esošo sistēmu attiecīgi. Un tas attiecas arī uz šo karsto ūdens, skaitīt attālinātu nolasīšanu, jo tātad pārvaldnieks prezentē mājai, tātad, ko tas nozīmē, attālinātu ūdens skaitītāju nolasīšanu, un ja tas ir ekonomiski, kas ir svarīgi, ekonomiski pamatots, un dzīvokļu īpašnieki ir gatavi tātad to investēt, tad viņi to arī izdara. Bet kā piespiedu mehānisms, ka tagad ar 27. visiem ir jābūt tam izdarītam, tā tas nav attiecīgi. Bet, viennozīmīgi mēs arī stāstam par tiem plusiem. Tas ir 21. gadsimts. Tad šī attālinātā ūdens skaitītāja nolasīšana, tas nav nekas slikts, tas ir ļoti labi. Tas atvieglo gan iedzīvotāju ikdienu, gan arī mūsu kā pārvaldnieku. Un ļoti bieži, noņem no laukuma kaut kādus šos strīdus, par ko mēs ikdienā varbūt tās ļoti daudz patērējam savu enerģiju. Jo tātad šie attālinātā ūdens skaitītāji, tad mēs zinām, ka visi nolasās vienā brīdī. Šīs starpības, protams, viņas arī var būt, jo arī jau vienkārši ūdens skaitītājiem pēc ražošanas ir paredzēts kaut kādas 3 līdz 4% šīs ūdens starpības, kas var neprecizitātes veidoties attiecīgi. Un, protams, arī tas uz avārijām. Ja mums ir šāda sistēma mājā, mēs ļoti viegli varam izsekot, ja ir kaut kādas, ūdens noplūdes attiecīgi, un monitorēt māju. Tā kā mēs aicinām to dzīvokļu īpašniekiem darīt attiecīgi, bet tas parasti iet kompleksā ar to, ja mājām ir jau izbūvēts šīs divceļu apkura sistēmas, kur apkura nolasās šie saucamie alokātori, tad arī, šo sistēmu pievieno klāt arī ūdens skaitītāji. Bet tev jāvērtē ar to, vai tas ir mājā tas primārais, kas ir jādara. Jo atkal nevar noņemt to fokusu uz, kā mēs skatāmies, uz atkritumu sadalīšanu, uz ūdens maksas sadalīšanu, ka tajā pašā laikā, jumts ir avārijas stāvoklī. Tātad katrai mājai tas brīdis, kad viņi to lemj to darīt, tas viņai ir pilnīgi atšķirīgs. Un ko mēs darām ar tiem liftiem? Tam mums vajag krāt naudu, tur būs altumā jāņem nauda, jo cilvēki tiek no vietējām dažādām tur personām baidīt, tur, jūs zināt, kas tur ko, un lifts nestrādās jums tajā 9 stāvenē. To arī mums likumdevējs plāno kaut ko darīt tajā sakarā? Šeit, man liekas, jāstāsta mazliet ir no pašiem iedzīvotājiem no tā drošības viedokļa, ne tik ļoti no tās likumdošanas puses, jo tas lifts jau ir tikpat sens kā tā māja. Un ja tā māja prasa šos ieguldījumus un tad viņu uzlabo, tad arī šie lifti, redzot tagad, ka mēs pārņemam šīs 9 stāvenes, skaidrs, viņiem šās inspekcijas ikgadējās taisa, pārbaudas taisa, un pēc katras tās inspekcijas nav neviena tāda inspekcija, kad viss ir atzīts, ir kaut kādas detaļas jāmaina, jālabo. Un loģiski par to liftu nomaiņu ir tuvā nākotnē jādomā, jebkurā gadījumā īpašniekiem. Nav kur piesēties, atbildi pieņemt, atbildi pareizi, kā tu teici, agrāk prātu bankā ķibēs, pie nākamā jautājuma. Parunāsim par tādu, varbūt ziloni mūsu studijā un arī pilsētā, Jelgava. Ja? Jelgava ir tāda ļoti laba pašvaldības kapitāla sabiedrība un pēdiņās saku laba.
Nekustamo īpašumu pārvalde. No kuras? Ir dzirdēt. No kuras jūs lēnītēm pārņemat to portfeli, Jelgavnieku, apdzīvoto skaistajām mājām. Un noteikti ir kaut kādas jau bijušas indikācijas un kaut kādas, kā saka, sadursmes, Varbūt sāksim tādu pašu pēdējo. Jūs piedalījāties konkursā. Piedalījāties konkursā par telpu uzkopšanu. Pareizi sapratu? Jā. Un tajā konkursā, ko izsludināja NIPS, jūs uzvarējāt. Jā, tieši tā, mēs uzvarējām. Jūs uzvarējāt vai neuzvarējāt? Nē, uzvarējām tagad. Jau uzvarējām. Jau ir bija EISA konkurss, kur jūs iesniedzāt savu pieteikumu un uzvarējāt. Nē. Nebija konkurss. Konkurss bija, bet tā secība nebija tāda, ko tu izstāstīji. Okay. Kāda bija tā secība? Secība bija sekojuša. Tad bija konkurss par tāda NIPā, par īpašumu uzturēšanu, gan uzkopšanu, gan āras, gan iekšas uzkopšanu. Nostartējām konkursā, jo mēs kā Kurzemes nāmi no šī gada mēs taisam vaļā atsevišķu biznesa līniju, kas saucās industriālo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Tā kā mēs jūtamies spēcīgi, ļoti spēcīgi savā jomā, kas jau ir daudz dzīvokļu māju apsaimniekošana, mēs varam vaļā vēl vienu biznesa līniju. Līdz ar to mēs arī ļoti intensīvi startējam jau gan iepirkumos, kas jau ir saistīti ar mūsu līdzinējo darbību. Tātad mums ir gan personāls, tehniskais, gan zināšanas, gan vispārējais, lai mēs šo te varētu nodrošināt. Un mēs nostartējam konkursā pēc šo te visu iesniegumu atvēršanas. Konkurss tika pārtraukts. Mums nesaprotama iemesla dēļ pateica, ka ir būtiski atsūtīja mums vēstuli, ka ir nepieciešams būtisks izmaiņas šajā iepirkumā. Tad nākošais solis, kamēr mēs domājam, ko darīt, mēs skatāmies, ka ir izsludināts pēc pāris dienām vai pēc nedēļas aptuveni jauns tātad iepirkums tieši par šo pašu, tikai izņemti kaut kāda objekta bija ārā. Jo NIPS ļoti uztraucās, jo šajā te arī konkursā bija uzkopšana galvenajam birojam NIPA un arī, kur viņiem sēž pārvaldnieki. Ja? Līdz ar to viņi ļoti uztraucās, ka mēs esam novinējuši, noteikti saliekot kopā. Bet tas būtu tik labs skats, Robert. Ja domāju, ka Kurzemes namu tām jakām un maikām vienkārši pa NIPu. Protams. Es saprotu, ka pārtās tur bija. Es arī to varu iedomāties, to skatu, kā tas izskatītos, bet nekur tas nebija ierobežots un tā tālāk. Ja? Un tad tālāk, kas notikās, skaidrs, ir jauns konkurss, ir izņemts daži objekti ārā, un tās nav, un tas jau tika paredzēts vispār, ka to drīkst darīt. Jau iepriekšā, protams, mēs pārsūdzējām šo te IUB izskatīja, un tālāk notikās visas darbības, tika pārtraukts tas konkurss, kas bija pa jaunu izsludināts, un bija IUB uzdeva uzdevumu atkārtoti vērtēt šo te konkursu, kur mūs paziņoja pa uzvarētāju. Viss, tad jūs nozīmē, jūs tad būsiet tajā NIPA objektā? Es domāju, ka mēs nebūsim šajā NIPA objektā, jo sanāk tā, mēs būsim citos objektos, bet noteikti šis te objekts tiks izslēgts ārā. Bet Ļaujiet man saprast pareizi. Tātad mums ir pašvaldības kapitāla sabiedrība. Viņi izsludina konkursu. Godīgs konkurss, nolikums, visi var iepazīties un pieteikties. Pareizi saprast? Pareizi. Ja? Jā, apstiprina. Tātad jūs pieskaties, un jūs jau noteikti iedevat to saimnieciski izdevīgāko cenu. Kāpēc jūs atzināt uzvarētājiem? Tur kaut kāda punktiņa noteikti bija un kaut kas tāds. Cena un tur, kur vācās punkti. Un tagad viņi pasaka, nē, mums šito nevajag un grib maksāt tā kā sanāk dārgāk par to. Vai tas ir principā tāpēc, ka tur ir galvenais pamats, ko viņi saka, ka mēs esam konkurējošais uzņēmums un viņi negrib laist savās telpās, jo tur ir komerc noslēpums un tā tālāk. Bet ko mēs... Kāds
Kāds komerces noslēpums jautājums tev skatītāji? Kāds komerces noslēpums tavuprāt atrodas uz, piemēram, Anitas Bērziņas, kas ir valdes locekļa jaunā galda? Ja mēs ievērojam tīrā galda principu, dārgais skatītāji, un kiberdrošību, vēl vispārējo, tad nekāds komerces noslēpums nevar tikt nozlikts. Es atvainojos, man tas vienkārši no malas liekas absurdi. Jā, mums tieši tāpatām liekas tas absurdi, jo kas ir kapitāla sabiedrība? Ja mēs aizem jau tik tālu, ja, tad kapitāla sabiedrība, viņi nav konkurējoša sabiedrība, viņi nevar radīt konkurenci privātajiem uzņēmējiem. Tātad kapitāla sabiedrības, kas ir pamatā? Tātad pašvaldība, jā, ir turētājs, līdz ar to viņiem ir tirgus nepilnības ir jānovērš. Un tā ir tā viņa pamatbūtība. Bet šeit Nīps runā par konkurenci, kas mūsuprāt ir pilnīgi neiet kopā, ja, ar neko, bet tādā situācijā mēs esam. Labi, viņi izņem ārā tos objektus. Fiksņim! Kā saka Latvijā. Fiksņiem ar to izņem ārā tos objektus, bet tad kaut ko taču viņi atstāja tajā iekšā. Jā, protams. Jo, zin kā, ja mainās apjoms, mainās cena. Nē, tad, ja ir paredzēts iepirkumā, ka drīkst izslēgt daļu objektus, tad nemainās. Jums ar to bija jārēķinās. Mums ar to bija jārēķinās, okay. Jā. Viss skaidrs, nē. Mums vienkārši jāvērš skaidrība, lai pēc tam tur skatītāji tur nemēģina kaut ko tur savas versijas radīt. Es nezinu, kungi. Es pasaku godīgi. Dārgais skatītāji, tu noteikti zini, Konstantīns Zelčs-Vuškāns darīja ļoti sliktu lietu. Pagājušajā gadā viņš piedalījās Jelgavas pašvaldības vēlēšanās. Bija tāda partija, jaunā konservatīvā partija, no kuras es ņēmu dalību un aģitēju te Pārlielupē, Rafā un Valdekā un Ozolpilī, un kur tik vēl neestur pa, kā saka, zemes ceļiem staigāju, tā kā gan izvēl Jēzus ar basām kājām un aģitēju, ja, un teicu, ka viss dzīvē mainīsies cilvēkiem. Ja. Un, Dievs arī deva. Vienu deputātu balsu mēs dabūjām 7%. Mārtiņš Štāls no jaunās konservatīvās partijas arī kļuva par mēra vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Bet ne par to. Par to mums jārunā, ka mēs visi pirms vēlēšanām tie deputātu kandidāti no vienalga kāda saraksta runājām par to, kad ir Jelgavā jāienes jaunas vēsmas, vajag veicināt uzņēmēju darbību, lai šeit nāk jauni uzņēmēji iekšā, lai te nāk iekšā jaunas ģimenes, kuri strādās tajos uzņēmumos. Ja? Mums tur jāceļ ir dzīvojamais fonds vai jāatjauno, lai viņš kļūst pievilcīgs. Un tagad mums sanāk tā. Pēc vēlēšanām, dārgais skatītāji, pašvaldība izdomā tomēr, ka mums tāda kapitāla sabiedrība kā Nīps, kuras tas, kā saka, sniegums nav pārāk labs, tomēr jāsaglabā, jāglāb, kā to var teikt vienkāršotā valodā. Kungi, jūs komentāri šajā jautājumā. Vai pašvaldībai ar savu kapitāla sabiedrību ir jāiejaucās brīvās konkurence, brīvā tirgus apstākļos? Jā, es jau tikko, man liekas, iepriekš atbildēju uz to jautājumu. Tad, Jā vai ne? Nē, protams, ka nav jāiejaucās. Jā, ir tirgū pietiekoši daudz spēlētāju, sākās konkurence, un tajā brīdī tā ir veselīga konkurence. Tā uzreiz katrs spēlētājs domā, kā samazināt šīs te tarifus un kā uzlabot savu pakalpojumu, lai viņš būtu labākais, lai viņš dabūtu savus klientus. Jo klients, lai dabūtu, tev ir jābūt labākajam tirgu. Ok, Pēter, tu ko domā? Es piekrītu. Absolūti. Tad, respektīvi, pašvaldības kapitāla sabiedrībai Nīpam, tā kā būtu dabiski, protams, samērā ar visiem likumiem vispārējo, jāteiš tā kā pašlikviditācija. Es negribu teikt, ka tikai tas ir Nīpam. Es saku, tas ir pārsvarā pa visu Latviju, visām pašvaldībā, kurā ir šādas kapitāla sabiedrības, jātais ciet. Jā, viennozīmīgi. Cik tādas vispār ir daudz pašvaldības ir? Pilnīgi Principā katrā pašvaldībā. Katrā pašvaldībā ir šāda kapitāla sabiedrība. Precīzi, jā. Piemēram, Bauskā. Arī, jā. Bauskā ir tāda analoģija kā Nīpa. Jā, principā, kā katrā reģionā, kur mēs ieejam, pilsēta vai novads, lielākais, vēsturiski lielākais ēku pārvaldnieks ir pašvaldības kapitāla sabiedrības. Tas vienkārši ir vēsturiski veidojies. Privatizācijas likuma ietvaros bija jāsāk pārvaldīt mājas, tātad notiekās privatizācijas process, ir jāsāk pārvaldīt mājas. Nav, kas to pārvalda, izveido kapitāla sabiedrības līdz brīdim, kamēr ir māja, pārņem pats savu pārvaldīšanu.
Ļoti skumīgi. Tad, respektīvi, tas jūsu lielākais oponents vai pretinieks vai tieši otrā konkurents, kā mums daži jāsaka, būtu tās kapitāla sabiedrības, kas pieder pašvaldībai. Ar viņām ir viegli uzsākt dialogu? Piemēram, jūs ieiet iekšā Jelgavā. Vai viegli bija uzsākt dialogu, piemēram, ar Nīpu? Es teiktu, ka jā, īstenībā, jo, zin kā, Jelgavā mēs ienācām, ka mēs jau bijām diezgan stabils uzņēmums jau. Man liekas, tas vairāk to sākuma posmu mums apgrūtināja, kad mēs uzsākām savu darbību, jo mēs vienkārši bieži saskārāmies arī to, ka kā tās mājas, ko pārvalda šīs kapitāla sabiedrības, viņas ir piešķirts, teiksim tā, uzdāvināts pirms 20 gadiem, un viņas tās mājas nav iegūšas kopības lēmumiem, viņas vienkārši vēsturiski, viņas ir apsaimniekojušas. Un bieži vien tām pašvaldību kapitāla sabiedrībām ne tikai pārvaldīšana ir, viņš arī piegādā siltumu, ūdeni, vispārējo, un ar ko mēs diezgan bieži sākumā saskārāmies, kas mums bija sarežģījumi, teiksim, grūtības, bija cenu dempingošana. Viņiem ļoti vienkārši. Viss stāv vienā katliņā, viena māja vēlās izsaka vēlme aiziet prom, viņi nospēlē pretēji ar to, ka, hops, mēs esam gatavi jums samazināt apsaimniekošanas maksu, 10, 20 centi pat attiecīgi tikai nepārējiet. Tas ir tas, kur arī, kāpēc mēs nepiekrītam, ka viņiem vajadzētu konkurēt, jo arī tāpat konkurences padomi skaidri pateikusi, ka brīvā tirgu kapitāla sabiedrībām nav jāiesaistās attiecīgi. Jo visi ir aizmirsuši, sākotnēji varbūt ar doma bija pareizi, kāpēc viņas tika dibinātas un apsaimniekotas, bet kaut kur palaists garām tas posms, kad tas brīvais tirgus sāk strādāt attiecīgi. Un kaut kā pēc ieraduma visi negrib palaist to vaļā, un to vienkārši saprast, kāda mērķis vispār sākumā tika dibināts. Bet šobrīd, manuprāt, muskuļi mums ir uzaudzēti, pieredze mums ir uzaudzēta, un ja mēs ar šādiem gadījumiem saskaramies, tas mums būtībā baigi neietekmē. Jo arī, kas ir svarīgākais, arī pa mājām runājot, tur jau ir dzīvokļu īpašnieks apakšā. Tas ir tas svarīgākais, kad viņiem beidzot ir tā vēlme sākt vērtēt to pakalpojumu, redzēt, kāds notiek, un vienkārši tas ir īsāks vai garāks laika periods, un mēs redzam, dzīvokļu īpašnieki sāk vērt tās acis vaļā un šos loģiskos lēmumus sāk pieņemt. Jo agrāk bija tā ļoti bieži saskārāmies ar to, paliekam pie pašvaldības, tur ir drošība, attiecīgi pašvaldības uzņēmums, privātais ir varbūt tās tikai uz peļņu tendēts. Skaidrs, ka kur uzņēmēja darbība ir veidota, lai gūtu peļņu, bet tas neizslēdz, vai tieši iet pakārto kvalitatīvu pakalpojumu un to nodrošināt par tā pašām izmaksām, ko kapitāla sabiedrība, tad ir loģiski, kad dzīvokļu īpašnieks izvēlēsies ceļu pie privātā. Nē, manuprāt, ļoti loģiski, varbūt Roberta var šeit kaut kādu mums ielikt iestrapinājumu. Ja respektīvi jūs tagad aiziet, piemēram, uz jaunu pilsētu, un jums ir jāieliek, piemēram, iekšā, kā saka, tas karogas zemē, jā? Kurzemes nav tagad šī pilsēta. Vai nav praktiski tā, kad, tie cilvēki varbūt pat piesakās pārāk daudz, un tad jums, piemēram, tajā pilsētā trūkst, piemēram, avārijas brigāde vai kaut kas tāds, kas jūs attur, piemēram, uzreiz paņemt tur daudz māju? Jā, Vai jūs sākumā uztaisat to avārijas brigādi un tādēļ pakaļ tām visam portfelim? Nē, viennozīmīgi mēs neuztaisam sākumā, būsim godīgi, avārijas brigādi, no vairākiem cilvēkiem, tas pārāk liels resurs, kas būtu jāiegulda. Tā kā es teicu, Kurzemes nama Latgalē, noteikti, ka nē uzreiz, jo mēs ejam no pilsētas uz pilsētu, mēs esot tuvākajām pilsētām jau sedzam jaunās pilsētas. Ja mēs pārņemam 1 māju, 2 mājas, 3, tad jau veidojās jau apjoms, kur mēs varam nodrošināt sākt jau avārijas dienas. Ja tā ir 1 māja, mēs viennozīmīgi varam no Jelgavas aizbraukt līdz Iecavai vai līdz vecumniekiem. Ja? Tas sākumā bija. Šai brīdī mums ir uztaisīts avārijas dienests ar saviem cilvēkiem, ar savu ofisu. Mēs ejam no pilsētas uz pilsētu. Tāds tas mūsu mērķis, kā mēs to darām. Ja? Ielikt pavisam jaunā iekšā. Skaidrs, ka tas ir diezgan sarežģīti, bet tas ir izdarāms. Vēl viens jautājums no tevim bija tikko, vai mēs sakam, nē, stop, pārāk daudz cilvēki. Nē, mēs esam vēl jauni un traki, un mēs esam tik lieli jau komandā. Mūsu uzņēmumā ir 110 cilvēki. Ja? Tā kā mēs spējam pieslēgt citas pilsētas klāt, lai nodrošinātu to visu pakalpojumu, spētu nokomunicēt un tā tālāk. Līdz ar to skaidrs, ka mēs nelecam iekšā ar galvu kaut kādā purvā un neņemam pilnīgi visu, ko vienkārši var sagrābt, bet nav neviens tāds, man liekas, brīdis bijis,
Mēs aiztaisam durvis un sakam, pagaidat, mums jānokopja ir esošās mājas, 5, un tad tik vērsim nākošās vaļā. Nē, viss ir atvērts, mēs strādājam, un mēs strādājam, ja vajag, mēs strādājam arī. Mēs varbūt, es saku, pagājuši gadu spērām to soli pa Rīgu. Pirms tam īsumā mums no Rīgas jau nāca diezgan vairāk tās indikācijas, cilvēki gribēja šo sadarbību, bet skaidrs, tātad mums bija jāizveido spēcīgs bāzes vieta, viss administratīvais, viss tehniskais šeit Jelgavā. Biks pār galu nevajag pārvilkt attiecīgi, jo mums ir svarīgi to kvalitāti noturēt attiecīgi. Un līdz ar to, ka mēs esam šeit tiešām izveidojuši ļoti spēcīgu gan administratīvo, gan tehnisko resursu šeit pat uz vietas klātsošu Jelgavā, tad skaidrs, nākamās viss tuvākās apkaimes, tur nav nekāda problēma. Jā. Tikai laika jautājums. Bet jūs esat gatavi arī ņemt apsaimniekošanā tādas, mazākas ēkas? Tev ir ko piedāvāt? Nē, piemēram, patās, pie Jelgavas, tur ir Jelgavas novadā, visādi tur Ānes, tur pieņemsim un citas pilsētas. Ir mums divas esam Āne arī. Viss. Es varu pateikt, mums tas portfels ir diezgan raibs. Mums īstenībā no 8 dzīvokļu mājas līdz pat 120 dzīvokļu mājai. Līdz ar to mūsu tas pamatprincips, ko mēs mājai sakam, mums nav svarīgi kraut čupiņā 200, 300, 400 mājas, dzīvot kaut kādām administrācijām vai ko. Ja māja ir gatava, arī maza māja ir gatava veidot mums sadarbību, skaidrs, mums ir svarīgi, lai dzīvokļu īpašnieki ir ieinteresēti īpašumu sakopt. Tas nozīmē, tātad, ja tas jumts ir pirms avārijas stāvoklī, vai tās komunikācijas ir, ka viņi ir gatavi investēties, to darīt, un viņiem vajag vienkārši palīgi, kas to var novadīt, nomanidžēt no A līdz Z. Jo mums ir bijuši arī gadījumi, ļoti maz, bet kaut kādas 2-3 gadījumi, kur mēs esam arī pārtraukuši šo sadarbību. Kad sākotnēji bija runāts ar īpašniekiem, jā, viņi nāk pie mums, tādēļ jau vieta no tās kapitāla sabiedrības prom nāk pie mums, lai to īpašumu sāktu sakopt, bet nekādīgi nespēja ne par ko vienoties. Un tad mēs arī, kā mēs sakam, mēs negribam būt tie, kas noteikti aizved māju līdz būvvaldei, kad paziņo, ka tā māja vairs nav eksploatējama attiecīgi. Ja māja ir gatava, kaut arī maza strādāt, aiziet, darām to. Turpinam ar jautājumiem. Mums šeit nesen bija, ja nemaldos, 2. februārī bija sapulce Jelgavā par pagalmu projektiem. Ja, pagalmu visām šiem budžetiem, vispārējo. Cik jums vispār realizēti tādi projekti ir? Tātad pagājušajā gadā tie bija 3 projekti. Ja bija kopējais fonds 100,000, tad 52,000 piesaistījām savām mājām. Tātad pret to portfeli, kas ir diezgan labi uzstrādāts, bija no mūsu puses. Un tad tās bija 2 atkrituma novietnes, un vienai mājai bija piebraucamais ceļš, asfaltēšana. Ja mēs runājam jau par nākamo projektu ciklu, skaidrs, mums ir jau vesels māju bloks, kuras jau ir, tātad jau šobrīd notiek cenu aptaujas attiecīgi, lai varētu jau pēc tam lemt jau par dalību jaunajā programmā. Ok, bet jūsu tā pieredze, katrā pašvaldībā ir šādi projekti, kur iedzīvotājus atbalsta pašvaldība ar visādiem pagalmu projektiem un atkritumu ierīkošanas vietām? Ļoti dažādi. Principā tas arī ir interesanti, ka tā politika nav vienāda. Jā. Attiecīgi, varbūt kaut ir blakus esošas pašvaldības, viena par to piedomā vairāk, otra mazāk. Bet jā, tāds pats Tukums, arī Saldus, tur ir šie fondi, un tas ir viens no tiem, tiem burkāniem un arī tiem, ko mēs strādājam, kā mēs vienmēr sakam, no tām mājām jau visam ir problēmas. Tas ir svarīgi, ne visu mēs zinām, loģiski, ka tie uzkrājumi tādi nav, lai mēs to varētu veikt par saviem līdzekļiem, un tad ir jāizmanto vienkārši, ja kāds dod šos līdzekļus, tad viņi vienkārši ir jāpaņem. Un tie nav nekādi, tik sarežģīti projekti, tik laikietilpīgi projekti, lai viņus nenorealizētu. Tur ir vienkārši vēlme un griba un to izdarīt. Bet ja mēs runājam par Jelgavu, Jelgavā ir galvenokārt šis apkārtnes labiekārtošanas, ko mēs gribētu redzēt nākotnē, līdzīgi, kas ir pieņemsim tādā pašā Tukumā, kad arī sākam domāt mazliet ar atbalstu par šīm mājām. Jā, Jelgavā ir tā tehniskai dokumentācija, ja nemaldos līdz 3,000, bet citās pašvaldībās tad ir attiecīgi arī līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, apkurses sistēmas, logi durvis attiecīgi. Un mēs redzam, ka tas ir milzīgs stimuls dzīvokļu īpašniekiem, realizēt šos projektus un kārtot. Un uzreiz kārtot tās mājas jau lielākā apjomā. Jo šobrīd mēs pilsētā Jelgavā tieši runājam, mēs domājam, viss ir labi, bet par atkritumiem, par būvi, par iebraucamiem ceļiem, bet mēs aizmirstam to pašu svarīgāko fokusu būve, jo tajā mēs jau pamatā dzīvojam, un ja jābūt tā, tad ir atbilstoši mūsdienu prasībām. Ok. Ko jūs domājat, kungi, par tādu lietu, ka pieņemsim mums Jelgavā grib izveidot kopīgu avārijas brigādi?
Kādā ziņā kopīgi? Nu, ko varētu, nezinu, viss komersanti lietot? Nu, Neloģiski. Neloģiski. Man liekas, jā, tas ir... Jūs tādā dalība neņemt? Nē, nu, labi, es bišķi pakomentēšu vispār tas mūsu princips, kā mēs pārvaldam mājas. Mēs, principā, šos pakalpojumus, visus, ko sniedzam paši saviem resursiem. Tas bija mūsu jau no pirmās dienas, mūsu princips, ka mēs to darām, kāpēc, jo visi šie pakalpojumi līgumi, mēs redzam, viņi dzīvē nestrādā. Un dzīvokļa īpašnieks ir neapmierināts ar pakalpojumu, viņš nāk pie pārvaldnieka un bieži vien pārvaldnieks vienkārši raust plecus, man tā ir līdums, galā. Bet pārvaldniekam jānes atbildība. Līdz ar to, labi, ja pašā sākumā mēs ejam jaunā pilsētā, iespējams kaut kāda reti gadījumi, bet tieši tāpat kā Jelgavā, mums ir savs avārijas dienas, mums ir savi sētnieki attiecīgi, un mēs paši viņu koordinējam. Ja mums kaut kas atgadās vai kaut kas ne tā, mēs varam ļoti ātri norēģēt un vienkārši to pakalpojumu uzlabot. Nevis vienkārši atrunāties, kad mums jau ir rindā reku pakalpojums sniedzējs, mēs jau neesam atbildīgi. Jā, tur sākās vienmēr tā lielākā problēma. Jā. Tiklīdz ir tev apakš uzņēmējs, tātad tev ir noteikumi kaut kādi pret māju, tev ir apakš uzņēmējs vai apakš, kas sniedz kaut kādu pakalpojumu. Un tur arī vienmēr ir atrunāts, cik stundās, cik kas, ko kā. Nu, un tad ir vienmēr tā viņa vēlme patiešām tev ātri noreaģēt. Un tas jau tālāk jau pret iedzīvotājiem tas rāda to mūsu kvalitāti. Ja viņš slikti nostrādā, lēni noreaģē, slikti nokomunicē, visu, mēs to nespējam ietekmēt. Bet mēs spējam ietekmēt savus darbiniekus, savus visus šos tehniskos cilvēkus, kā komunicēt, cik ātri reaģēt, nevaram reaģēt. Mēs esam tik tuvu, mēs esam Latvija tik maziņi, mēs varam atsūtīt no Tukuma 40 minūtēs, te būs cilvēki klāt. Cita avārijas brigāde. Līdz ar to mēs spējam piesekt, ātri reaģēt, kas cilvēkiem arī patīk un kas būtu arī nepieciešams, jo daudzas jau ir situācijas, kur nevar gaidīt. Plīsis ūdensvads, tur nevar gaidīt. Nu, un ja tur, kā tu minēji, ņemt pakalpojumu un pēkšņi ir viss tur vairākās vietās plīsis un viņš atbrauc pēc 2 stundām, kādas ir sekas. Līdz ar to mēs neizskatām šādu iespēju. Nu, varbūt kādam tas ir kā pamatprincips, jo viņam par to nav jālauz galvu, viņam ir daudz vieglāk. Skaidrs, jo tev ir vairāk struktūra vienības, ir vairāk cilvēku, tev jālauz galvu, bet mēs esam operatīvāki. Okay. Nē, viss kārtībā. Varbūt parunāsim par to klienta pusi. Piemēram, scenārijs. Ir mums pie māja X, kas atrodas, piemēram, Rafā. Un viņu, piemēram, apsaimniekotu pašvaldības kapitāla sabiedrība. Bet Kurzemes nam jau nav vienīgie, kas apsaimnieko. Ir taču vēl Sivinity, ir Mītava, ir Mēs mājas, ir Rividal. Tur ļoti daudz tās kompānijas, es zinu, ka viņas ir. Nu kā tad tam cilvēkam izvēlēties to labāko? Nu, viņš, piemēram, mājas vecākais tur ir pamodies no dziļā miega, kā tu teici, Pēteri, tur sācis atvērs acis, man vajag kaut ko mainīt, tur vajag plānu A, plānu B, mājai jābūt drošai ir. Kā viņam izvēlēties to labāko? Jo visu laiku viņš dzīvojas tajā, kā saka, aizvējā, tajā ēnas līmenī, kur viņam tur kaut ko drusku iesipina iekšā katru gadu kaut kādu informāciju. Un tā viņš ir pamodies, viņš tāds, nē, mājas kopība, mums ir kopīpašums, mēs gribam apsaimniekot. Kas ir pirmā lieta, kā viņam izvēlēties šo jaunu apsaimniekotāju? Ko jūs ieteiktu? Nu, man liekas, kā jau iepriekš minēju, labākā reklāma no mutes mutē. Man liekas, jau šobrīd Jelgavā apsaimniekošanas jautājums ir ļoti aktualizēts. Bet, labi, ja mēs nošķiram ne tikai Jelgavu, bet vispār, tad viens jau ir, jāievāc informācija. Pirmkārt, kas ir tie pārvaldnieki? Jāspēj tātad noteikti satikties iespējams ar 1, 2, 3. Un tie, par kuriem ir, teiksim, tās atsauksmes no draugiem, radiem, kaimiņiem, tie būs tie labākie savi atsauksmu devēji. Un uz ko tāpat dzīvokļa īpašnieks, kurš cilvēks, kam viņš pirmais uzticēs savam tuvākam cilvēkam, ja viņš spēj no viņa saņemt šo atsauksmi, vienalga pozitīvu vai negatīvu, kas bieži vien ir subjektīvi, tātad šis vērtējums attiecīgi, no kur noteikti nevajadzētu tikai pieņemt lēmumus, un tad nākamais solis pēc atsauksmēm ir uzrunāt šo uzņēmumu. Jo mēs tātad vienmēr pirms jaunu sadarbību veidojam ar mājām, māju vecākie vai pilnvarotās, vai jebkurš tāpat tās dzīvokļa īpašnieks. Šeit nevajag atkal likt tikai to uzsvaru uz mājas vecākajiem, kas īstenībā Jelgavā tiek glorificēts. Īstenībā citās pilsētās šādi māju vecākie ir ļoti maz, vai arī, ja viņi ir, tad viņi
Īsti nekāda funkcija nepilda. Jelgavā tas mazliet ir tāds unikums, ka mēs ienācām, ka mēs redzējām, ka jā. Bet tas ir atkal vēsturiski veidots uz to, ka vienkārši pārvaldnieks savus daļai funkcijas ir nodevis šiem mājas vecākiem, kas ir atkal kaut kāds liekas sloks. Mums bieži mājas vecākie, kas pārnākuši pie mums, viņi saka, ir beidzot uzelpo. Man vairs nav jādara tas no manis neprasa šo atbildību, attiecīgi, kas arī būtu tikai loģiski, ka tev ir jāprasa no pārvaldnieka, jo kam tam, kurš tev sniedz šo pakalpojumu. Viņš šai brīdī pārnākot pie mums, viņš ir kontaktpersona. Jā. Jo mēs nevaram kontaktēties. Viņš ir tas, kas paceļ klausuli, ka jūs zvanat, ja? Teiksim tā, vai no mājas, viņš zina vislabāk mājas vecākie, pārsvarā tie ir kādi 3, vai pa kādām telpām tur sadalās, vai labi, viens mājas vecākais. Viņš savāc, mēs nevaram savākt to visu informāciju, kas sāp mājā iekšā. Ok, jā? Sapratu. Un tātad viņš ir tas tiešais kontakts, jo, skaidrs, mums ir atvērts līnijas, zvana cilvēki, uzklausām visu, bet tik un tā vienmēr iekšēji kaut kas tur burbuļo sāp un visu. Un tā mājas vecākais var atnākt pie mums, saka, ok, viņš ir tas kontakts, mums tur nepatīk tas vai gribam to, uzlabot to un visu. Un mēs sākam risināt šīs te problēmas. Ja. Viņam vairs nav šī te, kā Pēters teica, vēsturiski šeit Jelgavā ir bijis tā, ka viņi diezgan daudz pārvaldnieka šos te pienākumus ir uzņēmušies. Bez maksas pēc tā, protams. Kaut arī muļķīgs piemērs, mājas vecākais iet, uzrunā būvņēmējus, meklē tāmes, piedāvājums un izvērt pats. Un pats beigās izvērtē. Viņam nav izglītības. Par to ir stāsts. Un beigās pats izvērtē, un pārvaldnieks neiedziļinoties palaiž uz anketēšanu, un tad, kad sākās problēmas būvniecībā, tad ir kas, vērsieties pie mājas vecākā. Un viņš šo iedeva. Tur vienkārši babuška Gaļa, kura saka, ja не при делах, ребят. Jā, un tā domāšana ir jāmaina. Līdz ar to, Nē, viss kārtībā. Jūs ejat un laužat ledu. Prasīja, kā izvēlēties pavisam vienkārši. Jāsākās ar kurzemes. Pavisam vienkārši. Protams, mazs joks, bet Pēters ļoti labi izstāstīja. Bet es gribu pieminēt vēl, ir 2 veidi pārvaldnieki. Jā. Viens pārvaldnieks ir sekojošs, tātad mājas vecākais vai kas aiziet, saka, mums tek jumts. Vai kaut ko darīt. Skaidrs, pārvaldnieks atcīt vaļā. Bilants skatās, jums nav naudas. Ko jūs gribat? Nav. Aizcēr durvis, aiziet projām. Nav naudas. Ko tur, ja nav naudas, tad nevar neko izdarīt, vai ne? Jā. Otrs tips pārvaldnieks ir. Tātad pie viņa aiziet, viņš saka, mums tek jums, kaut gan pie viņa nevajadzētu aiziet, jau būtu pārvaldniekam, tas būtu jau jākonstatē, jāliek priekšā mājai. Bet aiziet, mums tek jums. Pārvaldnieks apstās, jums nav naudas, bet ir šādas iespējas. Tā iespēja ir, teiksim, vienalga pašvaldības finansējums kaut kāds, ir šie te papildus veidot uzkrājumu, tālāk ir altuma programmas, ir dažādi līdzekļi, ir finansējuma avoti, kur meklēt, ko darīt. Bet tad jāsāk strādāt pārvaldniekam. Ir jāraksta projekti, ir jāpiesaist finansējums un tā tālāk. Skaidrs, kad ir teiksim tā, godīgi sakot, protams, vieglāk pateikt, jums nav naudas, ejiet prom, man nekas nav jādara. Otrs ir, es pasaku, ir tādas opcijas, labi, sākam rakt, un mums ir jāsāk darboties. Ja? Un tas ir tas, kad tie ir tie 2 veidi, ja? Un pārsvarā tās ir kapitāla sabiedrības un privātie, ja? Kuri cīnās, atradīs tos līdzekļus, lai uzturētu to māju. Un tad vēl tālāk nākošais jau ir, mēs zinām, pārvaldīšana ir centu biznesa. Tad uz kvadrātmetri uz centu. Šurpu turpu, vairāk pāris centi mazāk, bet tā arī tas ir centu biznesa. Ja? Vienmēr iedodot piedāvājumu, salīdzina, ko cilvēks salīdzina. Tad pirmais viņu attaisa vaļā, skatās. Labi, ja kāds izlasa, kas vispār ir ietverts pakalpojumā. Ja? Un tad viņš skatās apakšējo līniju. Cik man būs jāmaksā pa kvadrātmetru? Pārsvarā lielākā daļa atver vaļā tā. Te ir 45, te ir 50 centi, viss skaidrs 45, paldies, slēdzam līgumu. Neiedziļinās cilvēki. Kur es vēršu ļoti, ļoti lielu uzmanību. Tā iedziļināšanās, kas ir dažkārt arī ir kādam pārvaldniekam augstāk šī te pārvaldīšanas maksa, ir jāizvērtē to,
Ja tas pārvaldnieks ir tas, ko es tikko stāstīju, piesaistam finansējumu, piesaistam grantus dažādus. Tātad pašvaldības finansējumu, ko tikko Peters ar stāstīju, mēs piesaistījām pagājušo gadu Jelgavas pilsētā, tātad no 100 000 mēs pusi piesaistījām mūsu mājām. Tie 50 000, 3 mājām. Vienalga, kaut vai rupi sadala uz 3, ja? Tātad tie ir aptuveni 17 000 uz māju. Un tad var izdalīt, cik ilgā laikā, ja, piemēram, māja būtu aizgājusi par 2 centu lētāk pie kāda apsaimniekotāja, kurš pateikt, jums nav nauda, jums nebūs viss šis te, cik viņi ilgā laikā tos 17 000 atpelnīt. Tas nav iespējams. Sapratu, ļoti īstenībā loģika. Īstenībā ļoti labi. Nē, skatītāji, tu skaties, tu vērtē, tev tikko atklāja nelielu veiksmes formulu. Jā, mūsu cienījamie viesi, kā jau teicu, mēs ne tikai izkliedējamies un skatāmies šo podkāstu, bet arī iegūstam daudz jaunas informācijas. Tātad mēs maksājam nevis par to, lai vienkārši kāds mums nomainītu koridorā spuldzīti, bet mēs jau maksājam par tādu kārtīgu jaudu. Jā, jaudu, finansējumu piesaistīja, seku grantu piesaistīja, speciālistu piesaistīja vispārējo. Un tas jau ir tas, tad, kad tu dabūni savu grantu, tad tev tā nauda nav jāatmaksā atpakaļ ne pašvaldībai vai Eiropai. Un tas jau, man liekas, ir tas lielāks iegums, jo visas mājas ir, tas ir skaļi teiks, tātad 95%, ja, tad tas ir gan izviss, tad mājas ir nolietots. Viņas ir kalpošanas laiks, ir tuvu beigām, tad ir no 50 līdz 70 gadu kalpošanas laiks. Ja, tad var jebkurš pareiķināt savai mājai, ja to nav pateicis jau apsaimniekotājs. Līdz ar to viņas ir jāsāk uzturēt. Un kas to var izdarīt tikai ar apsaimniekotāju palīdzību. Jā, ir protams, ir entuziasti, ir uztais biedrības, viss cepur nost, viņš uztur pa savu māju, tā kā to rūpi, un tā ir laba pārvaldība. Par to nav vispār jautājumu. Bet tur, kur nav šādi entuziasti, protams, ir jāvēršās pie profesionāla pārvaldnieka. Ok, tad jūs, respektīvi, viņš varbūt samaksā tos 7 centus vairāk, pieņemsim, bet viņam ierod pie mums uzreiz iekšā jaudu, viņam ierod AB variantu, kā padarīt māju drošu, viņam pasaka, ka tev būs sāksim uzkrājumi, piemēram, kaut vai priekš elektriskajiem ūdens skaitītājiem, lai nebūtu iztrūkumu mājā un tur citu kaut kādu lietu, kašķu un magnētu un vēl nezinu kas, Ok, viss kārtībā. Skatītāji novērtēja to, paziet, kādas jaudīgas viesus esmu dabūjis. Mēs tujamies tā kā raidījuma noslēgumam. Baigāt tas laiks pagājis, uz to vēl varētu turēt. Bet skatītāji noteikti jau būs noguruši. Varbūt tādu impulsu, tādu novēlējumu, jo mums vienmēr raidījums beidzas novēlējumu no mūsu viesiem. Varbūt tad novēlējums Jelgavas iedzīvotājiem, Kurzemes iedzīvotājiem, Zemgales, Sēlijas iedzīvotājiem, saturoties arī latgalieši, no Kurzemes namiem 2026. gadā. Tik gads tikko nesen sācies. Es domāju, no manas puses var novēlēt, esiet aktīvi. Ja jūs būsiet aktīvi, tad tālāk jau notiksies arī pārējās lietas. Ja jūs nebūsiet aktīvi, tad viss paliks tā, kā ir līdz šim bijis, un ja jūs tā vēlaties dzīvot, tad tā arī ir ok. Ja ne, tad esat aktīvi, jo tā ir lielākā, man liekas, latviešu problēma. Mēs neesam aktīvi, mēs neesam atvērti. Visiem ir ļoti lielai daļai cilvēkiem vienalga, kā ir, tā ir. Kas tad tur būs labāk? Es mudinu būt cilvēkiem aktīviem un tiešām domāt par savu īpašumu. Tas tikai pacels īpašumu vērtību, ja viņš būs pareizi uzturēts un eksploatēts. Ļoti labi, paldies, Roberts. Pēter, tev ceļa vārdi. Mazliet papildinot, piedalāties un iesaisties vairāk savu īpašumu pārvaldīšanā, jo dienas beigās tas gal galā ir jūsu īpašums, tā ir jūsu vērtība. Un bez jūsu iesaistes, principā, jūs to īpašumu nekad nesakārtos. Negaidiet uz citiem, ka kāds izdarīs jūsu vietā, daboniet sakarīgu, jēgpilnu sadarbības partneri un lietas var norealizēt. Ok, paldies, kungi. Es ceru, ka jūs vēl kādreiz atnāksiet parunāt un aprunāt aktualitātes apsaimniekošanā. Skatītāji, ja tev patika, seko mūsu kanālam Pārlielupē, spīdīkšīt uz augšu un raksti komentāros. Un, ja tev esi heiteris, arī droši raksti.
mēs tev pieklājīgi atbildēsim. Uz atvadām Pārlielupē vienīgais un oficiālais mūzikas atbalstītājs un devējs Kjumanis. Paldies, skatītāji! Ar teju vakaru tinti laist, vārdu pēc vārtās rinstais, pietam vēl labākā kingitais, bet lēti kā mego, ego dēļ kritikas sabrūkā lego, nosotika lejā uz zero, izmeti kārtīgu eroru, tas, kas pa gadiem tā dikti bija celts, tagad man izraisa morālu teroru, zinu, par ko es iestājies esmu, bet pamest to nezinu kā, vakar uz progresu neveda prāts, tagad to zinu, bet nevaru sākt, lēni vai ātri pamest.